Motors ir gandrīz pilnībā pārbūvēts. Vēl šādi tāda sīkuma pietrūkst. Bet, no standarta tur ir tālu. Bet, tur ir motors pilveni pilnīgi pa cieto, piekari viss pa cieto. To nozīmē pa cieto? Motors pilveni ir no alumīnija. Tādi, kad, es iedarbināšu, tad jutīsiet, ko nozīmē pa cieto. Tur vibrē pilnīgi viss. Esam iztīrīts veps. Stāst vēl, kas tev jauns viņam. Es tur daudz izstāstīšu jauns. Pagad, cik būs gads riņķī, ne? Es viņu būvēju jau būs, pavasarī būs 3 gadi. Es viņu būvēju. Mans mērķis nav ātri viņu uzbūvēt. Jā, es jau gribēju teikt, nav jau tā, ka tu esi sliņķis. Pa brīviem brīžiem, kad gribās, tad būvēju, kad negribās skatos televizoru. Tādā veidā. Salons viss ir izrauts ārā, palicis no vecā paneles. Pārējais viss ir izņemts ārā, tas tikai bleks. Sēdekļi arī sporta beņķis, sēdekļi sporta, siksnes sporta, viss platās. Tika izņemts ārā, uzlikts uz galda un izjaukts līdz pēdējai skrūvei. Vispār tā mašīna visa tika izjaukt līdz pēdējai skrūvei. Pilnīgi neviena skrūva nepalika, visu skrūvēt. Motoram ir izvīlēts. Kas oriģināli bija viņš? Kas tas bija pa motoru? Viņš vēl aizvien ir 1.8. 1.8? Jā. Tas vēl aizvien ir doma varbūt. Vēl jāizbrauc ar šitam pašu un pārlielināt lielāku tilpumu. Šitam pašam motoram varbūt. Tagad viņam ir izvīlēts ieplūdes, izplūdes kanāli. Ir ieplūde un viss no rokas būvēta. Tur ir pašbūvēts kolektors. Tur ir moča droseles. No moča, jo tas bija vienkāršākais risinājums. Ja godīgi, šis nav īsti drifta auto. Šis ir auto hobijam, tāpēc arī nav liels tilpums. Jo vienkārši ar šitādu, kāds viņš ir uzbūvēts, viņš varbūt sasniegs 2.5, 2.8 BMW motoru jaudu, bet vienkārši tas būs 1.8 un vienkārši tādu, lai būtu. Jo tāpat laikā var ielikt vienkārši standartu lielu tilpumu motoru.